Mēs zinām, kā tas ir rakstīts, ka katrai lietai šajā dzīvē ir savs nolikts laiks. Un ir laiks, kad mēs varam priecāties, un ir laiks, kad pienāk atkal bēdas. Ir laiks, kad mēs strādājam, un ir laiks, kad mēs varam atkal atpūsties. Un šodien tāds pārdomas par to, ka ir problemātiski, ja tajā brīdī, ka šis priecīgais laiks beidzās, mēs gribam izlikties, ka tas nav beidzies. Un mēs varbūt mēģinam kādas izklaides vai kaut ko, kas mūsu domas novirzītu no tā, ka šis laiks ir beidzies. Šo prieku kaut kā paildzināt, šo prieka laiku pavilkt garāku. Un nav jau tā, ka tas būtu kāds nolikts laiks, kāda diena, stunda, kad ir jāsākās kādam sliktam laikam, kad beidzās prieks, bet tas notiek dabiski pats no sevis. Es to salīdzinātu varbūt ar ziemā, tad, kad ir iekurināta krāsns, tad ir silts un tad ir labs un patīkams laiks, tad ir tas priecīgais laiks. Un tad, kad šī krāsns izkurās un sāk kļūt augsti, tad šīs prieka laiks pats no sevis beidzās. Tas nav kaut kas uzspiests. Un tajā brīdī sākās cits laiks, kurā mums ir kaut kas jādara, lai atkal būtu priecīgi. Un es domāju, ka lielā mērā šī problēma ir Eiropā un arī mums Latvijā, ka ir beidzies šis priecīgais periods, kad mēs varējām baudīt to, pie kā mēs esam pieraduši. Un ir sācies laiks, kad mums ir kaut kas jādara, lai atkal būtu labi. Bet mēs vēlamies izlikties, ka mēs to neredzam. Mēs vēlamies dažādas izklaides un pasākumus un prieku, jo kādreiz mēs varbūt pat nezinām, kā lai panāk, lai atkal viss būtu labi. Bet mēs zinām, ka šis prieks jau dienas beigās patiesībā nekādu prieku mums nenes lielu. Mēs jau jūtam, gal galā mēs jūtam, ka viss ir nepareizi. Un es domāju, ka mēs kā latvieši arī to jūtam, ka kaut kas ir ļoti, ļoti nepareizi. Un jautājums ir, vai mēs gribēsim kaut ko darīt, lai to labotu, vai mēs vienkārši izliksimies, turpināsim izlikties, ka viss ir labi, kaut arī paliek aizvien augstāks un augstāks. Šodienas pārdomas par mums katru, par tiem brīžiem, kad mēs zinām, ka ir pienācis laiks mūsu dzīvē kaut ko darīt, bet mēs izliekamies varbūt, ka tas tā nav. Mēs izliekamies, ka mēs varam turpināt priecāties. Par to ir vērts padomāt, lai arī mums dienas beigās nepaliek tikai augstāks un augstāks, bet ka mēs varam iegūt tādu patiesu prieku, jo kādreiz ir tā, tad, kad ir izdarīts viss, ko mēs varam izdarīt, un tie apstākļi nokārtot, tad nemaz tādu lielu ārēju prieku nav vajadzīgs meklēt. Tad tas prieks ir pats no sevis.